Šodienas video būs iespējams nedaudz kontroversiālāks, jo es pastāstīšu par produktiem, kurus es izmantoju šogad, kuri man nepatika. Tā kā es savu kanālu iesāku tikai nesen, man nav daudz foto un video ar pierādījumiem, taču es mēģināšu cik vien labi es varu paskaidrot iemeslus, kāpēc man nepatika šie produkti. Visus no tiem es esmu izmēģinājusi iepriekšējā gada laikā un garumā. Un līdz ar to viņi noteikti ir izmantoti vairāk kā tikai pāris reizes. Plus lielākajai daļai es šā vai tā esmu atradusi kaut kādu pielietojumu, bet šie produkti man lika vilties. Tāpat es centīšos arī pieminēt, kāpēc tieši ļoti precīzi man nepatika šie produkti, un ja tas ir kaut kas, kas jums patiesībā patīk un ko jūs gribat, tad noteikti pievērsiet tam uzmanību. Pirmais. Šī ir iespējams produktu kategorija, bet es vienkārši vēlos šo izcelt, lai jūs tam pievērstu uzmanību, kad jūs pērkat pūderus. Tā kā es esmu vairākas reizes apdedzinājusies, šī ir lieta, kurai es pievēršu tik daudz uzmanības. Kad jūs pērkat pūderi sejai, ar ko jūs gribat nopūderēt savu bāzi, lai viņa nebūtu tik spīdīga un mirdzoša, nenopērciet pūderi, kurā iekšā ir spīdumi. Es nesaprotu, kāpēc kosmētikas brendi vispār šo dara. Pirmkārt, uz šī reāli rakstīts Illuminating Powder. Man liekas, ka tā, kad es viņu pirku, manā galvā kaut kā saslēdzās, ka Illuminating ir tā kā brightening, tā kā izgaismojošs pūderis, nevis spīdīgs pūderis. Šis ir reāli, tur rakstīts Under Eye Powder. Kurš grib spīdumus zem acīm? Ko? Iemesls, kāpēc es atstāju šos pūderus, ir ar ideju, ka ja nu man būs jāiet kādreiz uz kaut kādu diskotēku, man būs iemesls būt spīdīgai, kā disko bumbai. Ja nu es kādreiz Halloweenos gribēšu pārģērbties par disko bumbu. Un vēl viens, un es zinu, ka es neesmu vienīgā, kas ar šo apdedzinājās, jo mana draudzene man sūtīja snapus par tieši to pašu, un man bija tāds meitene. Man arī ir šis pūderis. Sanāca, ka man vajadzēja kaut ko nopirkt Shein, un man tajā pašā laikā arī ļoti vajadzēja pūderi, kas bija šāda veida, lai viņu varētu ielikt somiņā un nesāt līdzi, un man bija tāds, es paņemšu no šīkla. Un es viņu izmantoju. Es viņu lieku savā somiņā, es viņu izmantoju. Jūs varat redzēt, labi, viņš ļoti gaišs. Viņš ir izmantots kārtīgi, bet atkal viņš ir spīdīgs, viņā ir spīdumi. Kāpēc? It īpaši priekš tā kā otrreizējas uzklāšanas, priekš touch-up. Tava kosmētika jau neizskatās ideāli. Un te vēl uzlikt virsū spīdumus, kas viņu izceļ. Lūdzu raksti komentāros, ja tev patīk pūders ar spīdumiem, jo man ir daudz opciju. Nākamais produkts, kas, manuprāt, nav slikts. Šis ir produkts, kas bija tik ļoti populārs sociālajos mēdījos, un man likās, ka viņš būs vienkārši izcils. Es viņu nopirku izlaidumam, lai mana kosmētika ilgāk turētos, un katru reizi, kad es uzlieku izmantoju šo, es neredzu nekādu atšķirību. Un tas ir šis Maybelline Grippy Primeris. Kā redzat, es esmu izmantojusi diezgan daudz, es viņu izmantoju, bet, kā es minēju, es neredzu pilnīgi nekādu atšķirību tajā, kā noturās mana kosmētika ar vai bez viņa. Jā, viņš ir nedaudz ķepīgs, lipīgs. Vai man tas patīk? Nē. Jo katru reizi, kad es viņu uzklāju, man ir jāiet mazgāt rokas vai jājūtas neērti visu atlikušo laiku, kad es krāsojos. Un tāpēc, ka viņš ir lipīgs, ķepīgs, viņu ir ļoti grūti izsmērēt pāri saules krēmam, tā kā paliek pāri tās baltās svītras. Viņš paceļ to saules krēmu, kas īsti nav tas, ko es vēlos, un ņemot vērā to efektu, ko viņš dod, jeb nedod, manuprāt, tas vienkārši nav tā vērts. Un vienīgā reize, kad es viņu izmantoju, ir tad, kad es krāsojos ilgu laiku pēc savas ādas kopšanas rutīnas veikšanas,
un mana āda jau palikusi ļoti sausa, un es vienkārši meklēju kaut ko, ar ko es varētu atkal mitrināt savu ādu, lai nedaudz labāk uzklāt kosmētiku. Viņš nedara neko ļaunu, bet viņš vienkārši nedara neko. Ja nedaudz nomierināsimies un paņemsim kaut ko netik kontroversiālu. Šis ir diezgan specifiski, bet tā kā es taisu video Latvijas auditorijai, kura visticamāk iet drogās un pērk kosmētiku, tad es varu parādīt arī tādas vairāk tā kā niša brandus. Šis ir zils acu zīmolis, zila skropstu tuša no... Man nav nejausmas. Nopirku šos 2 reizē, jo es ļoti gribēju zilu laineri un zilas skropstas. Tā kā šādā krāsā, elektriski zilu. Un es iegāju drogās, un tajā laikā man laikam nebija tik liels budžets. Varbūt bija mēneša beigas, un es vienkārši izvēlējos dažas no lētākajām opcijām, kas izskatījās būs krāsā, ko es vēlos. Sāksim ar šo zīmoli. Ko? Salīdzinājumam. Jūs meklējat acu zīmolu šajā krāsā? Lūdzu. Vai es meklēju acu zīmolu šajā krāsā? Nē. Par šo es biju ļoti dusmīga. Viņa ir diezgan zila. Viņa ir nedaudz pa gaišu, un viņa nav tajā krāsā, kas norādīta tā kā uz stulbiņas. Es domāju, jebkurš varēs pateikt, ka šīs ir 2 dažādas krāsas. Mans brīdinājums vairāk ir par zīmoli, un ja jūs gribat kaut ko elektrisku zilu, nepērciet šos 2, un pērciet kaut ko, ko var izmēģināt veikalā, jo šie visi bija aizlīmēti, un es nevarēju viņus izmēģināt veikalā, man vajadzēja vienkārši uzticēties iepakojumam. Nevajadzēja uzticēties iepakojumam. Ok, nākamais, atkal kaut kas nedaudz vairāk kontroversiāls. Līdzīgi kā ar Grippy primeri. Man vajadzētu laikam šo nomazgāt. Līdzīgi kā ar to primeri, es vienkārši neredzu šīs maskas jēgu, un nedod Dievs, tu viņu nopirksi no Tino par 30 eiro. Es uzlikšu cenu, cik viņa maksā YesStyle, jo es esmu ļoti pārliecināta, ka YesStyle viņa maksās apmēram uz pusi mazāk. Šī maska ir ok. Tā ir sejas maska. Mēs visi zinām par sejas maskām, mēs viņus uzklājām. Tu jūties tā kā, es rūpējos par sevi, self-care. Vai es redzu lielu atšķirību? Tādu, kā cilvēki rāda savos mazajos video, ķipā tur atbrīvojos no porām uz dāguna, ak Dievs, kur pazuda mans poras. Tā nav. Tā nav. Viņš varbūt palīdz nedaudz, bet viņš palīdz tikpat ļoti, kā ja tu paņem uz eļu balstītu kosmētikas noņēmēju un vienkārši kārtīgi iztīri degunu minūti kārtīgi un būs tieši tāds pats efekts. Viņš nedara neko īpašu. Vienīgais. Es varu iedomāties, ka šis varētu patikt cilvēkiem, kuriem patīk māla maskas. Ja tu izmanto māla masku ikdienā, un tā jau ir daļa no tavas ādskopšanas rutīnas, un tu vēlies tādu, ko tu varētu viegli paņemt līdzi pie drauga, pie draudzenes, ceļojumā. Forša opcija, ļoti forša opcija. Jā, viņu ir viegli uzklāt un tā tālāk. Es vienkārši nekad neesmu redzējusi nekādu iemeslu uz savas ādas izmantot sejas masku. Un šis noteikti nav brīnumlīdzeklis, kas atšķirtos no pārējiem. Viņš ir ok. Nākamo kategoriju iedvesmoja specifisks produkts no drogām. Es ļoti ilgi viņu turēju, tā kā ārkārtas gadījumiem, un tad es viņu izmetu, jo es sapratu, ka es viņu ienīstu, un pat ārkārtas gadījumos es drīzāk izmantotu pirkstus nekā to specifisko sūklīti. Un vienkārši problēma par šiem sūklīšiem ir tas, ka viņi neuzpūšas. Tu viņus vari turēt zem ūdens, cik ilgi gribi. Viņi nekad neuzpūšas un nepaliek mīksti. Viņi ir ļoti, ļoti blīvi, kas nav tas, ko tu gribi ar kosmētikas sūklīti. Tu viņu saslapini nevis, lai viņš būtu slapjš, bet lai viņš būtu mīksts. Šis ir pirms un šis ir pēc. Kāpēc man ir šeit šis? Tāpēc, ka es zinu, ka Real Techniques, viņi pēdējā laikā sāk pārdot savus produktus drogās. Cilvēki saka, ka viņiem ir ļoti labi kosmētikas sūklīši. Es nevarēšu pateikt, jo tas, ko es nopirku,
Kā jūs redzat, viņš ir spalvains. Es to vienkārši nepamanīju. Man likās, ka viņš būs parasts. Un iespējams tie parastie patiešām ir labi, jo šis ir diezgan mīksts, kad viņš saslapina. Tā tekstūra paliek uz tavas ādas. Plus, kad es viņu izmantoju, viņš tā kā, tie matiņi tā kā kutina manu ādu. Un man vienkārši, man šis nepatika, šis nebija man. Šo gan es paturu rezervēju, tā kā viņš nav tik traks, viņu var izmantot. Ja daži no iepriekšējiem produktiem bija tādi, ka es viņus varu izmantot, šo es viņu izmantoju līdz beigām. Bet tā kā viņš... Es ienīstu šo te tik ļoti, ka es nezinu, no kura gala sākt. Viņš ir savs. Un es zinu, ka viņš ir domāts kā matēts. Bet tas, ka kaut kas ir matēts, nenozīmē, ka viņam ir jābūt fiziski tā kā. Ir grūti uzklāt uz ādas, tev ir jāvelk āda, lai varētu viņu uzklāt. Un es to esmu pieminējis vairākas reizes. Viena no svarīgākajām lietām man saules krēmā ir tas, vai kosmētika labi klājas par viņam pāri. Nemaz nedomā šo vilkt ar kosmētiku. Izskatās, ka tev ir sausa āda visur. Nemaz nerunājot par to, ko angliski sauc par peeling, to, ka viņš noņems jebko, kas tev ir apakšā. Un starp citu, šis ir mans Beauty of Joseon saules krēms. Es mīlu šo krēmu un es izlietoju katru pēdējo pilīti, kas vien man ir. Bet jā, Beauty of Joseon šis krēms ļoti patīk. Ko viņi domā ar šo? Man nav nejausmas. Un visbeidzot, šis ir viens no tiem produktiem, kurš arī ir ļoti, ļoti populārs. Šeit es nevaru teikt, ko vispār cilvēki domā, kad viņš šo lieto, jo es esmu redzējis to, cik labi šis produkts iedarbojas pati ar savām acīm. Kad mans puisis noskujas, viņam mēdz būt kaut kādas pumpiņas šeit, vai ne, kur ir tā kā grūtāk skūties, un tad sanāk tā kā sakairināt ādu, līdz ar to tur izveidojas kaut kādas sarkanumiņas, kaut kādas pumpiņas. Ja uzklāj šo La Roche-Posay Cicaplast balzāmu vakarā, no rīta viņš pamostas, un tur vairs nav sarkans. Šis ir tiešām ļoti nomierinošs produkts, un viņš parasti tiek izmantots tā kā arī barjeras aizsargāšanai, viskaut kādiem tādiem iekaisumiem un tā tālāk. Bet kaut kādiem iemeslu dēļ, kad es izmantoju šo produktu, man izmetas sausi pleķi. Nedod Dievs, es viņu uzlieku uz acīm. Praktiski viņš liek izlīst uz āru, ļoti izteikti man ir psoriāzē. Jebkur, kur es viņu uzlieku, un ne tikai ap acīm, ap degunu, kur man nekad nav psoriāzes pleķi, uz zoda, man tur izmetas sausa āda. Līdzīgi, ja jūs jau kad esat sākuši lietot retinolu, noteikti tāda reakcija nav daudziem, bet es vienkārši vēlos brīdināt, ja jūs izmantojat jaunu produktu, no sākuma vienkārši izmēģini viņu kaut kur uz rokas, drošības labad, jo tu negribi alerģisku reakciju un tu negribi kaut kādus izsitumus. Tas ir viss. Es nesaku, ka tā kā cilvēkiem vajadzētu ienīst šo. Es viņu personīgi izmantoju ļoti uzmanīgi un es vienkārši iekrāvu viņu šajā video, lai atgādinātu izmantot ādas kopšanas produktus ļoti uzmanīgi. Ok, šis bija ļoti jautrs video, man ļoti patīk filmēt šo video, un šādu tipu video bija tas iemesls, kāpēc es galvenokārt gribēju YouTube kanālu, tā kā, jā, es ceru, ka jums arī patīk šis video, droši rakstiet komentāros, ko jūs domājat par šiem produktiem, kāda bija jūsu vilšanās 2025. gadā, un tiksimies vēlreiz. Čau!